Tupperware izstrādājums porcija karotes. Porcija karotes, protams, kā vispirmām kārtām mums jāpaskatās, cik tad mililitrus mēs varētu paņemt ar šīm te karotēm. Un ar pašu lielāko vienmēr jūs to varat apskatīties. Otrā pusē mums ir rakstīts 55, šeit ir 30 ml un šeit pat mazākai 15 ml. Bet, kā jau viss Tupperware, jūs zināt, tas ir daudz funkcionāls. Un šobrīd es jums gribu parādīt, kā šo karotu mēs saliekam kopā un kā mēs to izjaucam. Lai mēs varētu noņemt nost šo lielāko porcijas karotes mērdaļu nost un uzlikt nākošo, tad mums ir jāpiespiež šeit uz šī sarkanā punktiņa, jāpiespiež un jāpavelk uz augšu. Tādā gadījumā mēs varam nomainīt un uzlikt nākošo karoti. Nākošā karota uzliekas tieši tāpat, vienkārši uzspiežot, un tātad ar klikšķi sagaidot ir karote uzlikta. Ja mēs tagad papētam, kā šī karote strādā, tad nevelti šeit ir šāds īpašs rokturs, kuru kustinās tur iekšā arī mehanisms, kas palīdzēs izgrūst no karotes laukā produktu, kuru jūs tur būsiet tātad nodomājuši izlikt. Tātad šīs te mehanisms, lūk, šādi te grozās, tad, kad karote ir izjaukta. Ja mēs gribam pilnībā to izjaukt un izmazgāt, tad mēs to varam atvienot pilnībā nost. Atkal tieši tādā pašā veidā mēs to visu varam salikt atpakaļ, un tad, kad mums būs jāņem kāda produkti, konkrēta kā porcija, tad mēs varēsim ar šo te karotu ļoti viegli to izdarīt. Pats svarīgākā lieta, lai tad, kad mēs to darām, šī te sadaļa mums atrastos tātad darba procesā, jā, tātad tā nolikta, kad tā tiešām izspiedīs laukā, kādu tad produktu, jā. Un šīs porcija karotes ne jau ir vien tikai mērīšanai. Tās būs liels kotletes, tie būs tātad biespienu bumbas, tās būs mazās frikadeles, tie būs kādi cepumi, un šī visa mēneša garumā noteikti lūkojiet to, kādus mēs varam pagatavot izstrādājumus vai palīdzēt sev darboties un pagatavot dažādus cepumus, uzkodas, arī tāpat tās ēdienas servēšanu, tad, kad mums ir šīs te mērkarotes.